Asinsvadiem, kas pieauguša cilvēka organismā sasniedz 100 000 kilometru garumu, cirkulē apmēram 5 litri asiņu. Redzamie bojātie asinsvadi ir viens no izplatītākajiem iemesliem, kāpēc pacienti vēršas pie speciālistiem. Skaitās, ka šis kosmētiskais defekts ir ap 60% praktiski veselu cilvēku. Mums šobrīd klīnikā ir ļoti labs lāzers, kas tieši domāts asinsvadu apstrādē. Tas ir vienīgais lāzers Baltijā, amerikāņu firmas ražots Kutera lāzers. Un tiešām jāsaka, ka rezultāti ir fantastiski gan sejas asinsvadiem, gan asinsvadiem uz kājām. Lāzera stars būtībā salipina asinsvadu sieniņas, kā rezultātā arī tas asinsvadiņš saplok un izzūd. Un mums ir ļoti daudz asinsvadu ķermenī, un tās asins, kas plūda pa šo asinsvadu, viņas atrod citus ceļus. Biežākās sūdzības, ar kādām lāzerplastikas klīnikā vēršas pacienti, ir asinsvadu zvaigznītes uz sejas, mazi sārti asinsvadu veidojumi, kas vizuāli līdzinās sīkām dzimumzīmītēm un parādās jau pieaugušā vecumā, kā arī redzami asinsvadi uz rokām un kājām. Runājot par kāju vēnām, protams, vislabāk būtu, ja pacients būtu bijis uz konsultāciju pie flebologa, pārbaudījis, vai tiešām viss ir kārtībā ar dziļajām kāju vēnām, būtu veikta jau kāju vēnu dupleks sonogrāfija. Un, ja šis slēdziens ir pozitīvs un ar kāju vēnām kopumā viss ir kārtībā, bet pacientam kosmētiski traucē kāds virspusējo asinsvadu tīklojums uz kājām, parasti, protams, tās ir sievietes, ja, tad šis lāzers ir tiešām pielietojums šajā gadījumā. Procedūra ir īslaicīga. Manipulācijas ilgums atkarīgs no tā, cik plašs ir apstrādājamais rajons. Iespējams, lai asinsvadus likvidētu pilnībā, pēc mēneša būs nepieciešama 2. vai 3. procedūra, kas pēc ilgāka laika atkal jāatkārto. Protams, kādreiz ir tā, ka asinsvadi mīl atjaunoties. Un ir pacienti, kuriem ir kāda ģenētiska predispozīcija uz šādu asinsvadu veidošanos. Tā kā varbūt šīs procedūras būtu jāveic reizi gadā vai pat 2 reizes gadā, lai uzturētu šo zonu tādā stāvoklī, kā tu vēlies. Ja, tā kā ar to ir jārēķinās, ka asinsvadiņi var arī atjaunoties. Pēc procedūras apstrādājumā zonā novērojams neliels apsārtums, kas izzūd pusstundas laikā. Procedūra ir nedaudz sāpīga, bet labā ziņa ir tāda, ka manipulācija iespējams veikt arī saulainajā gada laikā. Ņemot vērā to, ka šis lāzers, ar kur mēs šobrīd strādājam, ir pielietojams arī uz iedegušas ādas, tad teorētiski šīs procedūras mēs varētu veikt arī vasarā. Vienīgais noteikums ir tāds, ka tiešām nedrīkst šo vietu sauļot vai atrodoties saulē, ir jālieto saules aizsargkrēmi. Un tas aizsargfiltrs būtu vismaz 50, tātad SPF 50.